Nu, ko sveiciens visiem šodien šeit, Rimi Olimpiskajā centrā, precīzāk sakot, no manis otru pusi ekrānam. Tur labdien visiem telpfutbola draugiem, radiem. Šodien mums ir fantastiska otrās kārtas OptiBet telpfutbola virslīgas spēle, kur savā starpā tiksies RFS Futsal pret Rīga Futsal klubu vienībām. Šā brīdī uz laukuma jūs jau varat redzēt to, kāpēc šeit ir sanākuši tik daudz cilvēku un ir pilns Rimi Olimpiskais centrs. Šodien šeit būs cīņa par Rīgu. Tad tā spēlē ar 4-2 rezultātu Rīgas Futsal klubu izrādījās pārāka. Un nu jau pavisam drīz sāksim spēli. Jā, ir 5. oktobris, ar jums visu šīs tiešreiz garumā būšu es, Jānis Burmistris, un es ticu un ceru to, ka mēs vērosim šodien ļoti, ļoti interesantu spēli šeit Rimi Olimpiskajā centrā. Tā kā tā. Iepazīšanāšu jūs ar sastāviem, ar komandas sastāviem. Numur 92. Basani, Davidi, Tanner, Deiva. Sāksim ar RFS Futsal sastāviem, kā jau jūs nopratāt. Numur 5. Mendonca de Rosa, Leonardo, Leo. Numur 47. Troitskis Artjoms. Numur 80. Babris Miks. Numur 87. Dias Coelho, Bruno Aleksandre. Numur 1. Pirms 2 dienām Šiņi Sajoti, Junior Gelson, Simi Sajoti un komandas galvenais treneris Tiago. Līdz ar to spēle var sākties, un kas par bīstamu sitienu uzreiz spēles 5. sekundā no Artjoma Troitska puses. Tieši šis septembra beigās ar 21-0 apspēlēja FK Madonas komanda. Tā kā Latvijas telpu virslīgā Rīga Futsal klubu komanda nereizi, dargie draugi, vēl nav ielaidusi, bet ir iestuši 41 vārtus. Šeit Baklānovs teicis priekšu, labi tiek garām, numur 18. Andrejs Baklānovs atspēlē Dudu. Dudu atpakaļ Baklānovam. Jā, spēle sāksies ļoti agresīvs futbols šeit Rimi Olimpiskajā centrā. Pilnas tribīnes, kā jūs redzat tiešraidē. Kā nekā šī ir cīņa par Rīgu. Skaisti mēģināja Dudu tik garām savam pretspēlētājiem. Tas nedaudz līdz galam neizdodas. Bet jā, ļoti dominanti ir spēlējusi Rīga Futsal kluba jau sezonas iesākumā. Sezonā nu pat ir sākusies. Un šobrīd jūs laukumā redzat gan pagājušās sezonas 2023. gada virslīgas čempioni un vicečempioni. Kā arī superkausu ieguva Rīga Futsal kluba un vicečempiona RFS Futsal. Jā, starta pieciniekos RFS Futsal sastāvā no Brazīlijas vārtos Deiva, kā jūs labi redzat, uz laukuma numur 5 Leo, kas ir spēlēja nesen arī UEFA pasaules čempionātā. Ja nemaldos, ceturtdaļfinālā tieši Kazahstāna izkrita. Starp citu, jā, par Brazīļiem runājot, vārdsargs ir Brazīlis, Deiva, un Brazīlija spēlēs pasaules čempionāta finālā pret Argentīnu tiksies savā starpā. Tas jau mums rīt, un par 3. vietu savā starpā tiksies Ukrainas izlase un Francijas izlase. Tur arī mums visiem futsāla draugiem ļoti interesanti notikumi. Bet atgriežoties pie spēles, laukumā to ievadīs no vārtiem. Jau to izdarīja Igors Labuts. Šodien ir sācis vārtos Rīga Futsal kluba vienībai. Jā, ļoti dominējoši ir abas komandas. Es jau šonadēļ mums sagādāju vienu priecīgu notikumu, un es nebaidīšos teikt to, ka neizšķirts ir kāds bēdīgs notikums, jo RFS lielajā futbolā spēlē pret Galatasaray un izcīnīja neizšķirt, ko es uzskatu, ka tas Latvijas futbolā ir panākums. Juris Kalns iespējams man nepiekristu, bet es tiešām domāju, pats biju klāt, un kas par emocijām. Ceturtdien Daugavas stadionā mums bija, ka 2-2 RFS nospēlēja pret Galatasaray, pret Turcijas vienību. 24 reizes ir bijuši turku čempioni, un mūsu pašu RFS baleliņi, tā teikt, nospēlēja 2-2 pret šo, tā teiksim, Eiropas līgas grandu un Turcijas grandu. Bet atgriežoties pie šīs spēles, iepazīstināju jūs ar RFS Futsal starta piecinieku. Pieķersimies klāt pie Rīga Futsal kluba starta pieciniekiem. Kā jau minēju, statistika ir
ir ļoti skaista Riga Futsal Club. 41 gūti vārti šī gada sezonā un 0 ielaisti vārti. Tikās savā starpā jau pret Salaspils FA komandu pirmajā kārtā un trešo kārtu nedaudz ātrāk izspēlēja pret FK Madonas komandu 28. septembrī. Un gūt 41 vārds, ielaisti 0. Šīs komandas starp piecinieks vārtos numur 23 Igors Labuts, uz laukuma no Argentīnas Dilans Vargas, jeb kā viņu komandā sauc un uzrunā Dilans. Numur 5 Felix da Silva Rafael, komandā saukts par Rafa Felix no Brazīlijas. Jā, kā jau minēja, pasaules čempionātā tieši rīt fināls pasaules čempionātā tālu futbolā, ja futzālā, kur tiksies Brazīlija pret Argentīnu. Vēl starp pieciniekā numur 11 Arturs Strasdiņš un numur 90 no Brazīlijas Airoso Silva Daniel, jeb kā viņa komandā sauc Daniel. Tagad tā, jā, šīm komandām ir skaista liela vēsture abām komandām. Par katru spēlētāju šeit ir arī daudz jaunie spēlētāji, bet par katru spēlētāju tāpat arī jauno varētu daudz stāstīt. Pieņemsim šajā brīdī ar bumbu Edgars Tarakanovs atspēlē atpakaļ vārtsargam. Kā kļūdās Teivau, bet šo iespēju Dilans neizmanto. Kas par kļūdu varēja atklāt spēles rezultātu Riga Futsal? Tieši Dilans nedaudz arī tāds sajūt, ka nedaudz neveiksmīgi nospēlē pēc šīs vēl neveiksmīgākās Teivau kļūdas vārtos. Un nezinu, vai jūs tiešraidē dzirdat, bet šeit uz vietas ir ieradušies fani abām komandām. Nedaudz kuplākā skaitā Riga Futsal. Nedaudz kuplākā skaitā ir Riga Futsal Club fani, bungas rībina, bet kas šeit par momentu bija pa vārtu pārlikni, trāpa bumba. Iespaidīgi un varēja ļoti labi sanākt. Abas komandas ir apmainījušās ar labām vārdu gūšanas iespējām, gan RFS Futsal, gan Riga Futsal Club. Ar katru komandu ar ļoti labām iespējām. Devao kļūdījās nesen vārtos un varēja gūt vārdus Riga Futsal Club, bet šeit jau pa pārlikni. Gribētos teikt tautas valodā plieši, tāpēc ļoti spēcīgs situāns bija. Un Igoram Labutam atlika tikai noskatīties, bet, teiksim tā, paveicās šeit vēl viena laba epizode. Turpināts uzbrukums, tur notiek līdz sitienam Artjoms Trojskis, bet netiek gūti vārti. Šeit Miks Babris, nezinu, vai sita devu piespēli, atkārtojumā redzam, bet vēl viens bīstams uzbrukums RFS Futsal komandai. Jā, pie bumbas bija Miks Babris. 2 reizes savā dzīvē ir bijis labākais sezonas spēlētājs tieši Latvijas tēlu futbola virslīgā. 2 reizes. Un ļoti spēcīgs spēlētājs ir Miks Babris šajā komandā spēlē. Šodien gan nav pieteikumā, bet arī brālis, vecākais brālis Matīs Babris. Izstāsta kaut kāda neliela trauma Artjomam Trojskim, bet izstāsta, ka tiesnesis ļaus spēli turpināt. Jā, starp citu par tiesnešiem runājot, iepazīstināšu jūs arī ar tiesnesiem. Tiesnešiem galvenais spēles tiesnesis ir Ingus Puriņš no Rīgas. Spēles otrais tiesnesis ir Jurijs Ivušins un spēles trešais tiesnesis Sergejs Šacmans. Kas vēlreiz par epizodi? Kā spēlē RFS Futsal? Šeit uz soliņu varam redzēt to, ka Riga Futsal Club saka to, ka tur bija roka, 100% roka un vārtu stabs. Vēlreiz vārtu konstrukcija glābja Riga Futsal Club no ielaistiem vārtiem. Ļoti jaudīgi sākuši RFS Futsal šodien spēli. Šeit arī Bruno Coelho sita pa vārtiem, numur 87. No Portugāles šis tieši šeit nāk no tās pašas valsts, no kuras galvenais komandas treneris Orlando Duarte. Tieši no Lisabonas nāk un interesanti arī par Orlando Duarte pastāstīt to, ka Pagajānos tās epizode. Vēl viena iespēja Artjomam Trojskim. Nesaprot, kur nedaudz atrodās tāds sajūt Riga Futsal Club. Ar kādiem tempiem ir iesākuši RFS Futsal.
Kāds 3-4 labas epizodes jau pirmo 4 minūšu 30 sekundžu laikā ir bijušas RFS futsal komandai. Tā kā spēle ir iesākusies ļoti, ļoti interesanti. Bet paturpinātu par RFS galveno treneri Orlando Duarte. Nāk viņš no Lisabonas. Ir arī patrenējis citus klubus, bet iepriekš gadiem trenēja arī FK Nikars komandu, kas, tā teikt, nāca pirms RFS futsal komandas FK Nikars komanda. Un RFS futsal komanda jau vēlāk ir bijusi 12 reizes Latvijas čempiona. Bet Riga FC ir bijusi tikai 4 reizes, bet pēdējo gadu laikā dominējusi Latvijas telpu virslīgā ir tieši Rīgas futsal kluba komanda. Skatos šeit situāciju, izcili piespēli padod galvenais treneris Rīgas futsal kluba komandai, lai var gadīt spēli atpakaļ no autā. To darīs numur 14 ar Žiņo. Atspēlē atpakaļ Igoram Labutam. Un šeit Leo izcīna bumbu pret Danielu Fogelu. Jā, Daniels Fogels daudziem ekspertiem uzskata to, ka tas ir viens no labākajiem jauniem spēlētājiem, to, ka ir iespēja, ka arī kādu dienu redzēsim šo cilvēku Champions League finālā. Tā daudzi mēļo, bet vēl jāpierāda sevi šeit Latvijā. Un Riga FC, protams, arī klubs, kurš pagājušā gada novembrī, decembrī un visu sezonas garumā spēlēja UEFA Champions League. Jā, pagājušā gada decembrī mēs visi atceramies spēli, kur Zemgales olimpiskajā centrā savā starpā tikās Riga futsal kluba pret Barcelonu. Nedaudz zaudēja šo spēli rezultātu. 3-2 bija pārāk Barcelona. Un Riga futsal kluba. Kas par skaistu uzbrukumu. Jau redzēja piespēles iespēju šeit. Sāpīgi izskatās, kas sanāca DVA. Un pirmais sots arī Riga futsal kluba komandai. Pirmais sots atgādinam to, ka sodus nedrīkst krāt daudz, tāpēc, ka jau pēc 6. komandas soda sekos brīvais soda sitiens, tā teikt. Jā, pilns Rimi olimpiskais centrs. Prieks to redzēt arī Latvijas telpu futbolā. Skaisti šeit DVA apmāna visus un vado piespēli. Tikko novilka kaustiņas, gribējās sadzirdēt, cik tad skaļi ir līdzjutēji šeit Rimi olimpiskajā centrā un troksnis ir milzīgs. Jā, iepriekšējās tikšanās, pēdējās tikšanās tieši Riga futsal kluba komanda ir bijusi pārāka, kā jau pirms tam pieminēju. Arī pagājušās sezonas Oktobra telpu virslīgas čempioni un superkausa ieguvēji. Šeit fonā varam redzēt skatītājs, kas skaņo bungas un bļauj Riga. Šie var tieši no Rīgas futsal kluba puses. Jau nedaudz spēle pamainījusies un kļūst tāda pozicionālāk. Ja sākums bija, tā teikt, ļoti aizraujošs uz vieniem vārtiem uz otriem, tad šajā brīdī diezgan daudz kas ir pamainījies, daudz pozicionālās spēles. Šeit labi piespēlē Artjoms Trojinskis un nedaudz pietrūkst, lai tiks līdz Mikam Babrim bumba. Un arī otrs vārdsargs ir iegūst nelielu traumu. Kā izskatās šobrīd guļus parketā Igors Labuts, bet šeit vēlreiz skatāmies momentu. Perfekti piespēle tur Artjoms Trojinskis tālāk mēģināja iespēlēt uz Miku Babri.
pēdējā brīdī paspēja aizsardzībā numur 14 Sergiņo. Šeit jau būs iespēja no stūra sitienu būt vārtus RFS. Spēcīgs sitiens, bet bumba pamet laukumu un Igors Labus to varēs ievadīt spēlē no saviem vārtiem. Spēlētāja maiņa arī Rīgas Futsal kluba komandā. Laukumā atstāja Sergiņo un laukumā parādās numur 90. Rosso Silva Daniels no Brazīlijas. Tieši viņš šobrīd ar bumbu sitiens. Nu, tā kā pret stabu, bet bumba paliks Rīga Futsal kluba. Jā, numur 90 Daniels arī šobrīd redzams ekrānā augsts līmeņa futsal spēlētājs pievienojas Rīga Futsal kluba komandai. Šeit gan kļūdās un ātrā pretuzbrukumā var aizskriet RFS komanda. Es domāju, gan taisīt to potenciāli mierīgāk. Miks Bābris šeit skaisti ar Ķovam Traiskim. Kustība notiek atpakaļ Leo. Ļoti dusmīgs uz saviem padotajiem, tā teikt, ir Rīga Futsal kluba galvenais treneris. Man pa labi Tiago. Jā, kā jau pieminēju agrāk, RFS Futsal komanda bija FK Nikers, kur dibināja 2002. gadā un kādus 12 gadus tiešām to vadīja Raimonds Valds. Tikai 22. gadā tā pārta par RFS Futsal komandu. Tiesnesis sodu nefiksē, gan Arčams Traitskijs to gribēja, jau otro epizodu pēc kārtas. Un šeit labi iespēja Leo. Un vēlreiz vārtu konstrukcija, vēlreiz vārtu stāps. Jau 3 reizes 8 minūtēs ir trāpīts pa vārtu stabu RFS Futsal komanda. Un minūtes pārtraukumu arī pie šādas situācijas pieprasa Rīga Futsal klubā galvenais treneris Tiago. Šeit gan no muguras, bet varam paskatīties RFS Futsal karsēju meitenes. Šeit varam redzēt spēles atkārtojumus. Jā, ļoti jaudīgi ir tiešām sākusi pirmās 8 minūtes RFS Futsal vienība. Šeit pēdējais moments, kur Leo trāpa atkārtot pa vārtu stabu. Bet bumba negrib iet iekšā. Jā, protams, arī abas komandas kārtīgi gatavojās pirms sezonas. Ir tikai sezonas sākums. Pēdējais turnīrs, kur RFS Futsal pirms virslīgas vēl piedalījās, bija Spānijā turnīrs Mucho Mas, ļoti spēcīgs turnīrs, kurā labus rezultātus rādīja RFS Futsal komanda. Tomēr finālā nedaudz piekāpās ar rezultātu 6-2 pret SC Braga spēcīgo komandu. Ļoti interesanta spēle arī Spānijā, toreiz tur bija. Protams, arī FK Nikers vasaras kauss, kur bija atbraukušas ciemot pie mums komandas no Polijas, no Serbijas. Un tur RFS Futsal komandā izcīnīja panākumu un uzvarēja paši savā, tā teikt, turnīrā. Paši uztaisīja, paši uzvarēja, tā teikt. Un šeit pa seju dabū Miks Bābris. Un izstāsta, ka viss būs kārtīgi. Un, protams, arī jāuzteic Simijs Ajotī, kas nospēlē ļoti skaisti un uzteic fair play, apstādina spēli, jo ciets bija Miks Bābris. Uz zemes gulēja
Jā, Miks Babris savas bērnības dienas dzīvoja Preiļos, tad jau pārvācās uz Rīgu. Studēja un, protams, turpināja spēlēt futbolu, gan lielo futbolu Tukumā, gan arī telpu futbolu. Un šobrīd ir pilnībā koordinēts telpu futbolu RFS futzāla sastāvā. Šeit tieši viņam sako piespēle. Mans minētais Miks Babris, tur arī apsargs iesaistās spēlē. 1-1 sodos, jā, tātad diezgan pieklājīgi spēlē abas komandas. Un 0-0 rezultāts saspringta spēle. Pirmo reizi laukumā redzām Andžeju Mickeviču. Rīga futzāla kluba sastāvā. Arī ļoti jauns perspektīvs spēlētājs. Abām komandām, kā jau teicu, ir ļoti daudz jaunie spēlētāji, tādi kā Žans Borisēnovs, Artēmijs Piļipčuks, kuri gan šodien nav starta pieteikumā, bet šodien arī uz laukuma ir redzam daudz jaunos spēlētājus, tādus kā Edgars Tarakanov šobrīd laukumā, labi jāmēlā Andrejs Baklānovs. Šeit vārds ar Zdeju Vālu meklēja tieši brīvo Edgars Tarakanovu. Uzdevums uzbrukums līdz galam nesanāk precīzi. Jā, RFS komandai priekšā spēlē no Serbijas. Dragan Tomičs šeit var ļoti bīstams uzbrukums sanākt. Edgars Tarakanovs meklēja tieši tikko mans minēto Dragan Tomiču. Domāju, ka viņš skries tālo, kā parasti bieži var redzēt futzālā vārtus, ka tikai ir maz pieskārienu pielabo pie tālās vārtu staba. Tā teikt, gūti daudz vārtu. Jā, nu jau tūlīt būs nospēlēts pirmās 10 minūtes. Šobrīd bez vārtu neizšķirts. Cīņā par Rīgu. Andrejs Baklānovs meklē savu pārnieku Edgars Tarakanovu. Un kļūda, jā, uz vienu pusi, uz otru pusi tagad gan bez kādu ilgāku laiciņu. Bez supermomentiem. Ne uz vieniem, ne uz otriem vārtiem, bet šeit var sanākt. Var teikt, cik ātri spēle, cik ātrs mums šodien futbols ir šeit Rīmi Olimpiskajā centrā. Jā, pie pirmās pauzes arī RFS futzāla komanda ir pieprasījusi minūtes pārtraukumu. Orlando Duertes trenera asistents Sotero Palma Marsillo Felipe ir atnes slapiņu un Dragan Tomičs. Kas par vārtiem, dāmas un kungi! Eksplodē Rīmi Olimpiskais centrs. Pārceļ pāri serbs Dragan Tomičs. Kas par skaistu vārtu guvumu. Eitu nost, atliek tikai noskatīties Igoru Labuta kungam. Un atceļ arī minūtes pārtraukumu RFS futzāla komanda, jo viņiem viss ir kārtībā šajā situācijā. Vadības grožus iegūst viņi 1-0 rezultāts. Dargie draugi, kas par skaistiem vārtiem pārceļ pāri vārtsargam, ka visa komanda tikai noskatās un precīzi vārtos raida bumbu. Serbs vārtus guvā, numur 9, Dragan Tomičs. Spēles 10. minūtē. Un spēle var atsākties. Jā, tieši šo arī nodara biežās iespējas gūt vārtus, spiediens. Tiešām var redzēt to, ka Rīga futzāla kluba streso un arī komandas galvenais treneris staigā šurp atpakaļ. Un tāpēc, ka tiešām rezultāts jau varēja sanākt, protams, varēja tas, kas varēja, ir tas, kas ir, bet jāsaka atklāt, viņš noteikti varēja būt jau kāds 3-0 noteikti, jo jau 3 reizes ir situši pa vārtu konstrukciju RFS futzāla komanda. Beidzot sanāk atklāt spēles rezultātu Draganam Tomičam. Skaisti pārceļot bumbu pāri vārtsargam Igoram Labutam. Šeit Andrejs Baklānovs stingru kāju noliek, Edgars Tarakanovs arī
pagājušās virslīgas sezonas, kas par sitienu no Dudu puses, no šī Brazīļa. Bet iesāk par Edgaru Tarakānu. Pagājušās sezonas otrs labākais vārtu guvējs Latvijas tālfutbola virslīgā. 27 vārtus pagājušajā sezonā guva. Šeit kas par iespēju! Arī sit pa vārtu konstrukciju. Numur 14 Seržiņo. Ļoti labi iespēja atgūt tikpat ātri vārtus un uz rezultātu tablo mainīties rezultāts uz 1-1. Bet tas līdz galam nesnāk, jo vārtu konstrukcijā palīdz arī RFS futsal komandai. Tieši Seržiņo tagad ievadīs un spēlē no auto pozīcijas. Spēlēs ar Danielu. Tarakānos, cik aktīvi spēlē. Viņš droši aktīvi un tas ir otrais sots un ļoti aktīvi tiešām spēlē Edgars Tarakānos. Šeit varam atkārtojumā redzēt cīņu. Ļoti aktīvi, ne par ko negribēja atdot šo bumbu ar vieglu piespēli. Tur Dilans Vargas par viņu cīnījās. Ļoti augstu spēlē RFS futsal komanda. Emocijas. Paskatieties, kādas emocijas ir Andrejam Baklānovam un Seržiņo. Seržiņo arī grib uzvarēt, kā nekā. Vissīvākie pretinieki un jāsaka godīgi. Ļoti iespējams, ka arī šajā Latvijas tālfutbola virslīgas sezonā tieši šīs divas komandas būs tās, kas cīnīsies par zeltu. Un šīs divas komandas spēlēs arī Superkausā. Abās šajos, tā teikt, turnīros spēlēs pēdējos gadus ir bijis pārāk Rīgas futsal klāba komandas. Bet arī pirms spēles, runājot ar pāris spēlētājiem no RFS futsal komandas, viņi katrs minēja to, ka šī būs mūsu sezona. Un to arī viņi labi šeit iesāk ar 1-0 un ļoti aktīvu spēli. Tiešām pēc pirmajām nospēlētām 12 minūtēm gribētos teikt, ka pārāk ir RFS futsal komanda, ko arī mums tablo rāda. Rezultāts ir 1-0. Kaspar fanu pulku ir abām komandām. Un, ja neskaits fanus, vēl pilnīgi pilnas tribīnas. Prieks to, ka tik daudz un kuplā skaitā apmeklē Latvijas tālfutbola virslīgu. Cīņā par Rīgu šeit ļoti skaisti mēģināja Arķems Kozlovskis. Arī jauns, labs talants Latvijas tālfutbolā. Jā, Latvijas izlasē arī pat nesen aizvadīja turnīru, kur daudz no šīm abām komandām spēlētāji spēlē izlasē. Tieši arī mans tikko minētais Arķems Trojickis, tāpat Edgars Tarakānos. Arī mans minētais Arķems Kozlovskis. Šeit jau no stūri ievada bumbu. Var sanāk bīstam Arķems Kozlovskis tādā kino smieklīgā epizodē, tā teikt, netrāpa bumbu. Jā, runājot par Rīga futsal klubu komandu, šī komanda panākums ir guvusi ne tikai šeit Latvijas mērogā, bet arī UEFA Čempionu līgā. Kā jau teicu, pagājušā gada decembrī Zemgales Olimpiskajā centrā. Beigās šajā turnīra ietvaros dabūja 5. vietu. Šeit ļoti interesanti mēģināja daudz valodā pārčipot Rafa Feliks. Pāri vārdsargam, bet Devārs Mīnu tikai noskatījās un savāca bumbu. Iesāk savas komandas nākamo uzbrukumu. Tieši viņš ar bumbu tieši šo vārdsargu var redzēt spēlējot ar kājām. Arī komandas treneris ir izteicies, ka viens no viņu trumpiem ir tiešām
ļoti labs vārds, kurš ļoti labi spēlē arī ar kājām. Šajā gadījumā es runāju par numuru 92 Pasani, Davidi Danerdevā. Arī FK Nikars vasaras kausā. Vairākas reizes tieši Vārtsargam bija iespēja gūt vārtus. Un es pareizi atceros arī vienus guva no savas puses gan, bet bieži mēdz arī no centra šis Vārtsargs Devā. Šeit, tu noskās par epizodi. Migs Pābrits perfekti pieņem bumbu, bet viņu apstādina divi spēlētāji. Un arī dzelteno kartīti izpelnās Igors Labuts par šo epizodu. Tālu bija iznācis Vārtsargs, lai spēlētu, bet Migs Pābrits apsteidz visus. Un nu jau ļoti bīstamā situācija būs pie Riga Futsal Club vārtiem. Šeit vēlreiz atkārtojumā redzam situāciju. Un arī tiesnesis parāda dzelteno kartīti par šādu epizodu. Jo tiešām bīstams moments varēja sanākt. Un minūtes pārtraukumu pieprasa arī RFS Futsal komanda. Nu jau sagaidām atpakaļ laukumā komandas no minūtes pārtraukuma. Es domāju, ka ļoti daudz ko bija teikt Riga Futsal Club galvenajam trenerim Tiago. Un atsāksim spēli mēs ar ļoti labu vārdu gūšanas iespēju. Es domāju to, ka Orlando Duarte ir uzzīmējis, kā arī aizspēlē šis brīvstiens ļoti tuvu vārtiem. Tiešām šeit ļoti bīstami var sanākt. Tiešais sitiens ir pa vārtiem. Igors Labuts spēlē precīzi. Kazahstānis ar, teiksim tā, Brazīlis, nu jau ar Kazahstānas pasi. Leo sita pa vārtiem ļoti spēcīgi. Bet Igors Labuts ir nesatricināms. Šeit jau Devā ar sitienu. Tieši par šo iepriekš stāstīja daudz dodas līdz centram un sit no centra pa vārtiem Devā. Un spēlētāji maiņa RFS Futsal komandas sastāvā. Laukumā atgriezīsies Bruno Coelho. Igors Labuts ar bumbu. Spēlēts vēl 6 minūtes 20 sekundes. Tablā mums arī saka, ka katrai komandai ir pa 2 sodiem. Tā kā diezgan pieklājīgi spēlē abas komandas, bet uz vietas šeit tā vispār neliekās. Emocijas ļoti augstas sīt. Spēlētāji pēc katras epizodes aprunājas ne tikai ar saviem komandas biedriem, bet arī viens pret otru dzen. Šeit Artoms Trojīckis kļūdās savā laukuma pusē. Tomēr labi, līdz galam aizsardzībā nospēlē RFS Futsal komanda un neļauj vēl joprojām bīstami apdraudēt savus vārtus. Ļoti skaļi fani šeit ir uz vietas. Es domāju, pēc ceturtdienas notikumiem ir vēl diezgan liels kupls skaits, kas ir pievienojies tieši RFS atbalstītāju lokam. Ne tikai lielajā futbolā, bet arī šeit tālu futbolā. Vispār liels prieks par Latvijas klubiem un Rīgas klubiem par panākumiem visur. UEFA Čempionu līgā, tālu futbolā. Tagad pēc 15 gadu pārtraukuma Eiropas līgā savu debiju veica RFS komanda.
ar tādu pozicionālāku uzbrukumu. Riga Futsal Club komanda. Sergiņo saspēlēs ar Danielu. Tālāk Dilans Vargas. Tālāk Sergiņo. Sergiņo skaisti apspēlē čips. Kas par skaistiem vārtiem varēja šeit būt? Es domāju, Rimjē Olimpiskais centrs eksplodēt. Nu jā, Sergiņo augstas klases telpu futbolists. Es teiktu, visaugstākā kāda ir iespējama. Skaisti caur kājiņām apspēlē un mēģināja vēl izjokot vārdsargu diezgan smieklīgā veidā. Mēģināja daudz valodā runājot pārčukot Debā. Tas gan līdz galam nesnāk, bet labs, skaists uzbrukums. Nu jau arvien biežāk Riga Futsal Club veido savus uzbrukums. Šeit vēl viena laba iespēja, bet Miks Babis aizsardzībā spēlē pēc telpu futbola rokas grāmatas. Nu jau no auta ieradīs bumbu atpakaļ spēlē Riga Futsal Club komanda. Jā, šis piecinieks šobrīd ļoti labi strādā Riga Futsal Club komandai. Sergiņo, Dilan Vargas, Daniel un Arturs Strasdiņš. Kā vienīgais latvietis uz laukuma. Nu, protams, ja neskaita vārdsargu, jo vārtos arī Riga Futsal Club stāv latvietis Igors Labuts. Tā teikt, internacionālais virknējums. Šobrīd laukums šeit Tarakanovs. Arī nedaudz kļūdās. Un mums iespējas stūra sitienā. Riga Futsal Club komandai. Skandina šeit dziesmas. Abi komandi līdzutēji. Nu ko, vai izdosies arī pirmajā puslaikā Riga Futsal Club atzīmēties ar vārtiem. Tagad jau kas pa sitienu Daniels. Numur 90, tikai nedaudz virs vārtiem. Sit bumbu. Vai izdosies Riga Futsal Club arī savu nulīti uz tablo samainīt pret viennieciņu? Šajā brīdī ļoti daudz uzbrukumu. Riga Futsal Club. Debā atkal tālu no vārtiem nāk ārā. Parasti šis beidzas ar vai nu sitienu, vai kādu bīstamu uzbrukumu. Šeit nomāna, bet nesit Edgars Tarakanovs, turpina spēlēt ar Debā. Debā pats sitīs pa vārtiem. Tas pat varbūt nebija sitiens, bet piespēle uz Andreju Beklānovu. Tālo vārtu stabu. Par viņiem brīnījās. Skan dziesmas. Olimpiskajā centrā šeit Tāleš. Arī super augstu līmeņu spēlētājs. Lai gan visi, kas šobrīd tur uz laukuma ir Champions League cienīgi spēlētāji. Tiešām interesanti derbi. Cīņa par Rīgu mēs šobrīd vērojam. 3 minūtes 56 sekundes atlicis spēlēt pirmajā puslaikā. Rezultāts 1-0. 10. minūtē guva vārtus. Tomiņš Dragans no Serbijas. Bet abas komandas ir apmainījušās ar ļoti daudz labām vārtu gūšanas iespējām. Jā, interesanti par tieši tagad skatos pa kreisi sev Orlando Duarte. Jau daudz gadus, daudz vasaras, daudz ziemas ir pavadījis Rīgā, agrāk kā FK Nikars galvenais treneris. Tagad jau RFS Futsal galvenais treneris. Biju arī klātesošs FK Nikars vasaras kausā pirms pāris mēnešiem. Un, lai cik būtu rezultāts, lai kā ritēna spēle, es domāju, visi piekritīs no šī trenera būtu bail visiem. Ja šis treneris iesopjās, tad aizkrīt ausis. Ja viņš paskatās dusmīgi,
tad jūs, lai cik nevarētu skriet aizsardzībā, tas ir 100%. Treneris arī, protams, ar milzīgu pieredzi. Savukārt otrā pusē Riga Futsal Club galvenais treneris pilnā vārdā Polido Coelho de Sousa Tiago Lino, kā mēs viņu saucam Tiago, ir arī ar lielu vēsturi telpu futbolā. Uzvarēja arī Itālijas čempionātu vienu reizi un tajā pašā gadā, 2011. gadā, uzvarēja arī Superkausu ar komandu Marka. Tajā laikā ļoti dominēja šī komanda tieši 2011. gada sezonā. Zaudēja tikai vienu spēli pret Lazio. Šeit Deivā atkal ielīs bumbu no vārtiem. 3 sodi ir jau sakrājušies RFS futbola komandai pirmajā puslaikā. Gan to, ka tāpu futbolā nevar taisīt daudz sodus, jo tā nu gadu var sākties liels auzas. Pēdējās 4 minūtes bez tādiem nopietniem apdraudējumiem uz abiem vārtiem, bet šeit skaita piespēle. Tālāk jau Daniels Fogels. Atvedās gan diezgan ātri no bumbas. Ātrie saka Edgars Tarakanov, tieši tur arī tikai sako piespēle. To gan ļoti labi nolas šeit tālaši. Skaisti Daniels. Tālāk Daniels Fogels. Ar labākiem jauniem spēlētājiem šeit pat mūsu Latvijā. Tālāk Daniels. Skaisti spēlē šeit sitiens. Bīstam. Katrs šāds uzsitiens pa vārtiem var atlikt neparedzētā vietā. Taču Deivā visu kontrolē ļoti pārliecinoši. Ir iesācis šo pirmo puslaiku, bet neiesācis jau 18 minūtes. Gandrīz vai ir pagājuši. Igors Labuts ar bumbu arī pirmo reizi ir nācis augstu, lai atbalstītu savu komandu uzbrukumā. Bet ar augstu presingu spēlē RFS Futsal liek Igoram atkāpties savu laukumu, kurš šeit skaisti apspēlē. Simi Sajoti pārčupo bumbu pāri Andrejam Baklanovam. Vēl joprojām Simi Sajoti ar bumbu tālāk. Spēlēs vēl tālāk, un šeit grūž mugurā Danielu Fogelu Leo un vēl uzbļauj kaut ko viņam virsū. Ļoti neapmierināts ar kaut ko bija Leo. Nepateikšu precīzi ar ko, bet ļoti dusmīgs izskatījās uz Danielu Fogelu. Grūž mugurā. Tāpat Riga Futsal Club fani šobrīd ir milzīgā nesaprašanā, var teikt, laukumi jau uzkāpuši. Kā grūž mugurā. Leo tiešām ļoti dusmīgs. Varbūt kaut ko bija pateicis Daniels Fogels tā, lai dabūtu šo sodu. Kaut ko iečukstējis austiņā, varbūt ne tik patīkam. Šeit jau ātrajā pretgrukumā skrien. Es tomēr uz otru pusi izveidojās Tālešs. Reiz tā izveidot fanu atbalstu tieši no muguras. Bumbu Tālešs. Šeit mēģināja iespēlēt uz tikko cietušo, tā teikt. Šajā situācijā Danielu Fogelu, kurš ielido skatītājos pēc Leo grūdienu mugurā. Tiešām ļoti rūpes šods bija. Šādos brīžos saprotu, cik daudz arī ārzemju spēlētājiem, arī vietējiem spēlētājiem nozīmē šī uzvara un tikai uzvara. Tīpaši šādās svarīgās spēlēs, kas ir Rīgas derbijs. Un Danielam Fogelam kārtīgi mugurā bļauja RFS fani. Izspēlē bumbu, atpakaļ spēlē Igors Labuts ar bumbu. Spēlēs un nepaskatās piespēle. Jā, maz rezultatīva spēle līdz šim brīdim. Tas tev nav gluži 20-0 vai 21. Kā varēja vērot pagājušajās spēlēs, kur Riga Futsal Club izcīnīja uzvaras. Un šeit sots arī Tālešam. Pret Arķem Traiski pārkāpt noteikumus. Laiku kaut ko bļauj, saka, kas jādara un ir iekšā spēlē. Tāda sajūta, ka vēl dziļāk nekā spēlētāji. Bet,
Tas ir saprotami. Jau kādu laiku nav sanācis uzvarēt RFS futsal komandai tieši šajā, tā teiksim, cīņā par Rīgu. Bet šajā momentā minūte un 4 sekundes atlicis spēlēt. Tā kā pirmajā puslaikā laika vairs nav daudz, ja grib izlīdzināt spēles rezultātu Rīga Futsal Club. Ilants ievada mums spēli. Nav šeit skaisti pārķer. Bumba labs uzbrukums. Kas par bīstamu sitienu Bruno Coelho izpildījumā. Numur 87, jā. Galvenais treneris šo vīru piesaistījis ir personīgi. Kā nekāpi. Jau bijuši iepriekš pazīstami Portugālē. Leo. Komandas kapteinis ir Leo. Kā jau teicu, viņš ir brazīlietis, bet nu jau ar Kazahstānas pasi. Un nesen spēlēja arī kas par karstiem notikumiem. Viss soliņš ceļas kājās, skrien pie tiesneša nesaprašanā. Likās, tur jau varētu būt sods. Likās nākamajā epizodē sods, bet beigās nosūd sodu. Wow. Kāds atcēlušies kājās un cik šausmīgi dusmīgs ir Rīga Futsal Club soliņš. Nesaprašanī Sajoti, numur 77, un tas ir 4. sods arī Rīga Futsal Club komandai. Augstas emocijas ir abām komandām. Karsta spēle un prieks šodien šeit atracies un vērot šo spēli. Kopā gan ar visiem klātsošiem, gan ar visiem, kas šajā brīdī skatās tiešraidē šo spēli. Pēdējās 12 sekundes pirmajā puslaikā šeit vēl labi iespēja. Prasa sodu, bet to nesaņem. Nu jau emocijas ir ļoti augstas visur laukumā. Esmu šeit sodu. Šajā brīdī. Wow, cik dusmīgs ir viss Rīga Futsal Club soliņš, šīt benčus. Nākas risināt Sergejam Šatsmanam visu šo situāciju. Nomierina vienu komandu, tad nomierina otru. Šeit Daniels Fogels vēl pēdējās sekundēs mēģināja kaut ko izveidot. Pēdējās 2 sekundes viena sitiens pa vārtiem. Līdz ar to izskat, dargie draugi, pirmais puslaiks. Es domāju, gan kā man, gan visiem klātsošiem un tiešraidē vērojušiem cilvēkiem ļoti strauji pagājušais laiks. Un tiekamies jau pēc 15 minūtēm, lai noskaidrotu uzvarētāju cīņā par Rīgu šajā spēlē. Tiekamies jau nedaudz vēlāk. Čau!
Sveiciens visiem atpakaļ šīs spēles tiešraidē savā starpā RFS Futsal pret Riga Futsal kluba cīnā savā starpā. Tie, kas tikko pievienojās ar jums kopā ar Jānis Burmistris, un bija ļoti aizraujošs spēles pirmais puslaiks. Pēc rezultāts varētu likties, kas tad tur ļoti garlaicīgi, tikai 1-0, bet izskaitījām 6 reizes pirmā puslaika laikā bumbas kā arī vārtu konstrukciju. Jā, šo spēli daudz labāk ir iesākusi RFS Futsal komanda. Tas nevienam nav noslēpums. Uz rezultātu tablo atbilst tieši tāds, kāds ir spēles ritenis, jo arī biežāk vārtu konstrukcijas skāra tieši Riga Futsal kluba vārtiem bumba. Iepazīstināšu jūs ar otrā puslaika sākuma starta pieciniekiem. RFS Futsal vārtos numur 92 Basani Davidi Daner Deivā. Piebildīšu tikai to, ka pirmais sots Riga Futsal kluba komandai Dilan Vargas izpelnās. Turpinot par sastāviem, turpināšu ar RFS Futsal sastāvu. Kā jau teicu, vārtos 92 Deivā. Laukuma spēlētāji numur 5 Mendonka da Rosa Leonardo jeb Leo. Numur 47 Troickis Arčoms. Numur 80 Miks Babris. Numur 87 Dias Coelho Bruno Aleksandre. Lai gan izskatās to, ka tomēr RFS Futsal ir pamainījuši savu sākumu virtnējumu. Nosaukšu tos, kas šobrīd ir laukumā. Komandas kapteinis Deporte dos Santos Eduardo jeb Dudu. Ar numur 7, ar numur 10 Edgars Tarakānovs. Numur 18 Andrejs Baklānovs. Numur 9 vienīgo vārtu autors Dragans Tomičs un vārtos Deivā. Savukārt Riga Futsal kluba sākuma sastāvs. Vārtos turpina iesākto darbu Igors Labuts. Uz laukumu šeit tikko epizodijā cīnījās Dilans Vargas. Vēl uz laukumā Airoso Silva Daniel, numur 90, ja vienkārši Daniel. Kā arī Felix da Silva Rafael, jeb Rafa Felix. Un iesācis šo puslaiku, kā arī pagājušo, ir arī Artūrs Strasniņš. Tieši viņš šobrīd ar bumbu. Kā jau teicu, jā, abām komandām šī ir vissvarīgākā un arī nākamās šo divu komandu savstarpējā dueļa spēles ir pašas svarīgākās vispār Latvijas telpu futbola virslīgas ietveros. Jo jau vairākas pēdējos gadus tieši šīs divas komandas ir tās, kas cīnās par zeltu gan regulārajā sezonā, gan pēc tam superkausā. Un šeit jau otro sodu izpelnās Riga Futsal kluba. Pagrūš diezgan kārtīgi pirmo vārtu autāru Draganu Tomiču. Tieši viņš arī ievada spēlē atpakaļ, tālāk Andrejs Baklānovs. Jā, iesāk par to, cik svarīgs ir šās spēles, jo tiešām Latvijas telpu futbola virslīgā šīs divas komandas dominēja visu turnīru. Kā jau pieminēju, katra no šīm komandām ir izspēlējusi jau vismaz vienu spēli Latvijas telpu futbola virslīgā. RFS Futsal skaisti atmet šeit, bet strādā aizsardzībā. Arī Riga Futsal kluba. Abi šīs komandas jau ir nospēlējuši vienu spēli, jā. RFS Futsal komanda tikās savā starpā pret Daugavpils komandu, Daugavpils FS komandu, kur nospēlēja 6-3. Tur ar vārtiem atzīmējās Miks Babris, Eduardo Toborda dos Santos, jeb vienkāršo valodā Dudu, un divus vārdus guva gan Arģons Troickis, gan Sergejs Motiļs.
Tāda bija pirmā spēle RFS komandai. Bet šeit, ja pareizi saprotu, ir vēl viens sods. Ļoti ātri krājās sodi. Riga futsal komandai. Šis gan netiks skaitīts pie sodiem, bet dzeltenā kartīte gan. Kā dzelteno kartīti saņem numur 3 Dilan Vargas. Jā, no Argentīnas nāca šis spēlētājs, tā kā es domāju, ka viņam ļoti patīk šīs krāsas formas, kādas šodien ir mugurā Riga Futsal Club, jo tiešām pēc Argentīnas formām izskatās, tā kā viņš jūtas ļoti ērti šādās formās, es domāju. Bet jau spēles pirmajās 3 minūtēs ātri savākuši sodus Riga Futsal Club komanda, tā kā tagad būs jāspēlē super akurāti, jo viņi gan ir iedzinējos, gan uz sodiem šobrīd nav tā labākā situācija pēc nospēlētām tikai 3 minūtēm. Šeit Edgars Tarakānovs cīnās. Ļoti kārtīgi. Jums tikai liekas to, ka viņš ir maziņš nespēcīgs, bet super spēcīgs. Jaudīgs spēlētājs numur 10 Edgars Tarakānovs no Rēzeknes nāca. Vēl viena dzeltenā kartīte. Izaicina tiesnešiem radīt šīs dzeltenās kartītes Riga Futsal Club. Un dzelteno kartīti Riga Futsal Club komandas sastāvā saņem numur 14 Serginho. Brazīlietis tagad arī smaida un skatās tiesnes nesaprašanā. Bet sots tur bija tiesnes to fiksē arī. Šeit arī dzirdam fanus. 3 sodi pirmajās 3,5 minūtēs. Tas tiešām ir daudz, jo pēc sestā soda jau būs tiešais brīvstiens. Tas ir vienkārši izcili iespēja, lai gūtu vārtus. Kaut ko vēl izrunā komandas savā starpā un esam gatavi atsākt spēli. 2 dzeltenās kartītes ļoti īsā laika periodā. Tā kā ir 2 spēlētāji, kam pavisam noteikti ir jāuzmanās. Šeit mēģināja iespēlēt uz Andreju Baklānovu. Viņš arī pasties kā apzogo. Kas par momentu, dāmas un kungi. Apzoga Igoru Labutu no aizmugures. Andrejs Baklānovs pats pat to neapzinoties. Un tad sit pa vārtu stābu. Izcilā izgājienā 1-1. Es sašutu šajā epizodē ir Andrejs Baklānovs šeit aizsardzībā. Pašam negaidot tāda iespēja, dusmojās sevi. Andrejs, jo kā nekā izveidojās otrā puslaika labākais moments līdz šim. Wow, jā, tiešām Igors Labuts negaidīja pagājušajā epizodē to, ka kāds varētu viņu mēģināt apzakt un pat negribēja, tā teikt, pat negribēja. Bet sanāca tā kā sanāca un izcili iespēja un vēlreiz. Jau 4. reizi RFS futsal komanda šajā spēlē nozvandzina vārtu konstrukciju. Fani kārtīgi atbalsta arī Orlando Duarte šeit man pa labi staigā un domā, kā šajā situācijā Andrejs Baklānovs varēja netrāpīt, jo šis mierīgi varēja būt 2-2 un šeit izstāst to, ka uz soliņa dzelteno kartīti parāda spēles galvenais arbitrs, galvenais tiesnesis un jā, Maksims Seņs, numur 7, saņem dzelteno kartīti. Ļoti daudz jau dzeltenās kartītes ir sakrājusi Riga Futsal Club. Paši sev apgrūtina savu situāciju šajā grūtajā brīdī, kad ir iedzinējos ar 0-1. Jā, ļoti cieša, ļoti maz rezultatīva spēle. Šobrīd mums šeit Rimi Olimpiskajā centrā.
Bet tas šeit tieši šādām spēlēm piedod milzīgi intrigu. Šeit Tālešs apsog. Pats mēģina dzīt bumbu uz priekšu, bet izcili strādā aizsardzībā. Jā, runājot par turnīru, 12 reizes. RFS komanda ir bijusi Latvijas čempiona. Jāsaka gan, ka ar šādu nosaukumu nav vēl bijuši, bet toties ar FK Nikars nosaukumu gan. Un Riga Futsal Club 4 reizes bijis Latvijas čempions. Šeit varēs sanākt laba epizode. Miks Bābris ar sitienu. Spēcīgs sitiens ar kreiso kāju. Igors Labuts glāb savu komandu. Otrā pusē jau uz priekšu skrēja Bruno Coelho, kurš arī bija gatavs sīst bumbu vārtos, bet līdz piespēles situācijai pat netika. Un Miks Bābris otro reizi šeit ar bīstamu epizodi. Miks Bābris vēlreiz. Ļoti aktīvs ir Miks Bābris. Kā teikt, vienkārši latgalietis no Preļiem. Ļoti aktīvs viņš ir spēles pirmajās 5 minūtēs otrajā puslaikā. Daudz ar bumbu spēlē šeit nesanāk bumbu pieņemt numur 14 Seržiņo. Devāli jau iemet bumbu. Atpakaļ spēlē. Un šeit ir arī pirmā zeltainā kartīte RFS futsal komandai. Un būs ļoti bīstama situācija pie Devāo vārtiem. Simisa Joti izprovicē sodu no komandas kapteina Leo. Varbūt ka labi. Nekad nevar zināt, ka Leo taisa tieši šādu sodu un saņem zeltaino kartīti, jo varēja sanākt ļoti bīstama situācija, kur Simisa Joti varēja gūt vārtus. 3 vīru zieniņa un ļoti laba šeit situācija būs priekš Riga Futsal Club. Jā, ir laba situācija, tomēr atstāja 2 vīrus zieniņā vārtsargs Devāo. Tālešs pie bumbas, Tālešs ar sitienu. Nesanāk bīstam, kā noteikti gribētu Seržiņo tālāk. Būs bīstam sanāk līdz galam, bet zieniņi nostāv brangi un Tālešs sitiens izrādījās beigās nekas pārāk bīstams. Šeit 2 cilvēki laic garām bumbai. Artjoms Trojickis ar bīstam sitienu, tālāk Miks Bābris vēlreiz. Kā apšauda Igoru Labutu šajā situācijā šeit uz otru pusi jau steidz un izkāp autā. Riga Futsal Club spēlētājs pagaidām neredz, kas tas ir, bet vēl joprojām guļ uz zemes. Šeit jau likās, ka varētu būt tuvu sarkanai kartītei no Devāo puses, bet izkāpja autā. Tagad redzu Tālešs. Skaisti viņš tur skrēja visiem garām, bet nedaudz spēr kāju autā, par ko ir pilnīgā neizpratnē atkal Seržiņo. Un šeit redzam to, ka apspriež kaut ko aktīvi uz Riga Futsal Club soliņu. Nomierina treneri, kurš jau kādas 3-4 reizes jau ir pats, var teikt, devies laukumā. Jāsaka gan, ka krēklā un biksēs. Un zeltaino kartīti dabū RFS Futsal vārtsargs Devāo. Nepateikšu gan par ko, vai nu par runāšanu, vai nu par epizodi notiekošo, kas notika pēc tā, ka bumba izgāja autā. Kur tieši viņš stājās bumbas ceļā, kad Tālešs bija lielā ātrumā. Un šeit arī, protams, Orlando Duarte nesaprašanā, kāpēc tad tika iedota zeltainā kartīte viņa padotājam, bet ļoti ātri visu izskaidro Šādsmans Sergejs, spēles 3. tiesnesis Orlando Duartem. Šeit ir vēl viens sods. Sodi birst viens pēc otra. Sodi tiešām birst viens pēc otra.
Un 4. sots Riga Futsal Club komandai. No sākuma gan izskatās, ka šeit pats Bruno Coelho pagrūž. Bet sots tiek fiksēts Simi Sajoti, kurš nedaudz epizodē pirms izpelnījās labu sodu. Un vēl viens sots Simi Sajoti. Ļoti neapmierinās ar visu soliņš Riga Futsal Club. Un dzelteno kartīti arī saņem Simi Sajoti. Tūlīt jau būs vieglāk izskaitīt, kam vēl nav dzeltenā kartīte Riga Futsal Club komandas sastāvā. Viens pēc otra krāja kartītes. Piektais sots Riga Futsal Club komandai. Vispār vairs nedrīkst sodīties. Jau spēles otrā puslaika 6. minūtē. 5 sodi tiešām ļoti uzvilkti, teiksim, tā ir Rīgas Futsal Club komanda. Agresīvi spēlē un bieži vien sanāk pārkāpt noteikums. Jau 5 reizes puslaikā ļoti ātri sakrots, tā kā būs tiešām ļoti grūti šajā situācijā mainīt spēles rezultātu Rīga Futsal Club komandai. Šeit vēl pie vārtiem Artjom Trojicki pagrūsta. Šeit visi sāk viņu grūstīt. Un ļoti bīstams sitiens no Leo. Nedaudz garām vārtiem lido. Tur bija baigā cīņa nedaudz ar tādiem kickboksa paņēmieniem. Igors Labuts lauzās pret Artjom Trojicki. Bet arī šajā situācijā bez vārtiem. Šeit Deibāla labi iznāk no vārtiem. Un šeit bumbu ārpus laukuma. Jā, kā jau teicu, no abām komandām šī uzvara ir vajadzīga tā kā maize. Tāpēc, ka tieši šīs divas komandas, es domāju, ka cīnīsies gan par supersavas, gan par titulu. Tā kā jau otrajā kārtā mums šāda interesanta spēle, dārgie draugi. Ļoti interesanta spēle ir šeit Rīgas Olimpiskajā centrā un vispār interesanta spēle. Tā teikt, centra cīņa. Optibet tālu futbola virslīgā. Tikai otrā kārta un jau tādas emocijas. Tas priecē to, ka futbolā un tālu futbolā ir tāda dzīvība. Šeit bīstam. Artjoms Kozlovskis sit pa vārtiem. Pēc pāris interesantām epizodēm. Jā, 5 sotis nekad nav patīkams. Es domāju, to noteikti arī apzinās Rīga Futsal Club galvenais treneris Tiago. Jo ir jāspēlē ļoti pieslēgi, ļoti rāmi un jāgaida savas iespējas. Leor Bumbo saspēlējis ar Bruno Coelho. Tālāk jau Artjoms Trojicki zaudē bumbu. Un iespēja atkal savu uzbrukumus veidot Rīga Futsal Club. Ļoti ātri mainās notikumi uz laukuma. Jā, arī spēles puslaikā mums ļoti interesanti notikumi bija. Ar šeit uz vietas sanākušiem skatītājiem par 150 eiro Sergejs no tribīnēm nopirka, tā teikt, RFS pārsteigumu kasti. Un, protams, visi šie līdzekļi tiks ziedoti labdarībai, jā, bet ļoti forši, ka fani arī šeit ir atbalstoši, saprotoši un visu kopā šeit vērojam augstas un visaugstākās klases tālu futbolu. Šeit ir labi iespēja. Miks Babris ar kreiso. No vārtu līnijas glāb Telišs. Wow! Vēl viena izcila iespēja RFS Futsal komandai gūt vārtus. Igors Labuts kļūdās šajā situācijā. Caur kājām izlaiž bumbu. Starp citu, ja nemaldos, tad laukumā arī RFS, jā, tieši tā, laukumā arī RFS Futsal komandai pirmo reizi laukumā nācis Sergejs Motīts, kurš pirmajā spēlē guva 2 vārtus savas komandas labā.
spēlē, kurā spēlēja pret Daugavpils FS komandu. Šeit vēl vien tiešām bīstam iespēja kreiso kāju Miks Babris. Sīta, bet no vārtlīnijas Telešs izglāb savu komandu. Devā kā ar būmu pie centra. Šo ir ļoti pierasts redzēt. Labi, Miks Babris uz tikko mans minēto Sergeju Motiļs. Šeit viņš kļūdās, tikko laukumā nācis Kuļļepovs. Nāc spēlē Rafa Feliksam. Jā, uz vienu uz otru pusi notiek spēle visu laiku. Nevar teikt to, ka šajā spēles puslaikā tik ļoti dominē RFS futzāla komanda, kā viņi to darīja pirmajā spēles puslaikā, jo daudz iespējas bija RFS futzāla komandai. Bet arī šajā puslaikā labākie momenti ir bijuši tieši RFS futzāla komandai. Šeit vēl viena kļūda no Sergeja puses. Atvainojas viņš arī saviem komandas biedriem. Jā, kas par maču vēlreiz gribēju pieminēt. Rīgas derbijs, cīņa par Rīgu. Šeit otrais sots RFS futzāla komandai. Ar kājiņu aizcer pretspēlētājs Sergejs Motiļs. Pirmo reizi laukumā nācis. Tagad tieši viņš mēģina presēt Igoru Labutu. Trešais sots RFS futzāla komandai. Pilnīgi divi nesalīdzināmi puslaiki abu komandu izpildījumā. Pirmais puslaiks beidzās ar to, ka komandām katrai bija tikai par 2 sodiem. Un tagad pēc nospēlētām mazāk kā 9 minūtēm jau Rīga futzāla kluba ir 5 sodi un RFS futzāla komandai 3. Tā kā es domāju, tik karsta spēle mūs sagaida vēl pēdējās 11 minūtēs un 21 sekundē, bet šeit vēl viens bīstams moments. Daniels izmānīja visus un citu pa vārtiem. Tikai nedaudz gar vārdu stabu lido bumba, Edgars Tarakānovs jau tālāk. RFS futzāla veido savu uzbrukumu Leo. Atpakaļ Tarakānovam. Meklē tālāk vēl Bruno Coelho. Tarakānovs. Vispār kāds šarms ir telpa futbolā. Cik precīzam jābūt, cik taktiski pareizam jābūt, cik fiziski sagatavotam jābūt. Es domāju personīgi to, ka ne Orlando Duartes un ne Tiago darbs ir no tiem vieglākajiem. Tomēr jābūt futbola entuziastam un milzīgam futbola entuziastam, lai izprast, lai skatītos, lai vērot, lai skēmot spēli. Un šeit vēl viens sots RFS futzāla komandai. Tas ir jau 4. pietuvojas pie sodiem. Un šeit tieši Devā bīstams sots, tāpēc atgādināšu to, ka Devā jau ir viena zeltainā kartīte. Un šādās situācijās, kur vārdsargs, tā teikt, 1-1 vai tā ir liela iespēja saņemt zeltaino kartīti un palikt bez vārdsarga. Es domāju, ka negribētos nevienai komandai šajā spēlē. Protams, ka ir ļoti labas vārdsargu maiņas abām komandām. Es domāju, ka ja nu tiešām notika tā, ka būtu zeltainā kartīte Devā, viss būtu ļoti sašutuši. Bet laukumā nāktu visdrīzāk Taduševskis vārtis, bet šeit kas par vārtiem? Pielabos vārtu tālo vārdu stabu. 1-1 rezultāts. Lēkā visa Rīgas futzāla kluba fanu sektors. Daniels skaisti apmāna visus, bet šeit ar izcilu piespēju. Numur 3 Dilans Vargas.
izdara tā, ka Artjomam Kozlovskim ir tikai jāpieliek savu kājiņu. Bet viss sākās šeit ar Devao sodu. Iespējams diezgan nevajadzīgu pret Viktoru Kuļepovu. Tā kā Viktors Kuļepovs sāka, tālāk jau Daniels ar piespēli. Pēc tam Vargas Dilans ar izcilo piespēles vārtu stābu, tālo vārtu stābu un vārtus guvā. Numur 17 Artjoms Kozlovskis. Tā kā šāds moments iedod vēl tikai papildus intrigu. 4-5 sodos, rezultāts 1-1. Atlicis spēlēt ir 10 minūtes 29 sekundes. Diemžēl, es šādu maču gribētu vēl tikai skatīties, bet tā futbola spēle ir tikai 2x20 minūtes. Lai kā gribētu šo spēli skatīties, man ir spēc līdz pat 11-12 vakarā. Naktī. Tomēr RFS futsal pret Riga Futsal kluba komandām nespēlē nemaz tik bieži. Es vienmēr zinu, ka šīm spēlēm ir īpašs šarms. Šeit skaits Daniels apspēlē 2, bet nu jau Dudu spēcīgs. Viņam ir sitiens. Dudu viens no spēcīgākajiem komandas sitieniem. Pavisam noteikti. Nu jau tāds kā iniciatīvas grožs. Pārņem lēnām Riga Futsal kluba komanda. Pagājušās sezonas Latvijas čempionu un superkausa ieguvēji. Liek teikt, es domāju visiem faniem un atbalstītājiem to, ka RFS Futsal, protams, ka bija vices čempioni abos šajos turnīros un līgās. Andrejs Baklānovs ar bumbu iesāka kārtējo RFS Futsal uzbrukumu. Diezgan daudz jau ir paspējuši saspēlēties abu komandu sastāvā. Tikai dažas izmaiņas no pagājušās sezonas ir abās komandās. Nākuši gan diezgan daudz jaunie spēlētāji klāt. Jaunie gan vecuma ziņā, gan jauni vienkārši. Bet diezgan daudz no viņiem pieteikumā šodien nav. Iepriekš jau minēju, tāda kā Žans Barsēnoks, kārtējumais Pilipčuks, citi. Strāzdiņš šeit. Mēģināja paspēt pēc bumbas. Bet jā, ir. To var redzēt, ka ir ļoti iespēlējušās šīs komandas, ir īpaši starta piecinieki šeit. Dragans Tomičs, Tarakānaus, Baklānaus, kā arī Dudu pašā priekšā tur. Ir iespēlējušies, jūt viens otru jau pēc acu skatiena. Kad divas tik labas līmeņa komandas tiek savā starpā. Vienmēr ir interesanti vērot, kam tad nervi būs stiprāki. Kurš tad atdos to kādu pēdējo piespēli izcilo. Tā kā ļoti interesants futbols šodien. Gan jūsu ekrānos, gan visiem tiem, kas ir klātsoši šeit Rimi Olimpiskajā centrā. Jā, pilnas tribīnes un arī sauna tribīnēs. Arī augšējās rindas ir aizpildītas. Andrejs Baklānovs šeit. Atņem bumbu, Tarakānaus tālāk. Edgars Tarakānaus ļoti izveicīgs, ļoti patīk man šis jaunais futbols no Rēzeknes. Ātrs, agresīvs, ass. Tie būtu tie vārdi, kuros varētu raksturot Edgars Tarakānaus. Numur 10. Došu viņš pie bumbas. Jā, kā jau minēju, pagājušā šī komandu spēle bija daudz rezultatīvāka, bet noskatīsimies šo momentu. Arturs Strāzdiņš ar bumbu. Piespēle Sergiņo. Sergiņo tālāk vēl joprojām Sergiņo ar bumbu. Sitiens. Pārts pa pāri, tie ir vārti! Numur 14. Sergiņo. Apmana visu RFS Futsal komandu un rāda visām tribīnēm, ko
Kas tad viņš ir? Tas ir Sergiņo. Vēsā mierā šeit. Caks. Un skaisti vārti, jā. Apmāna viņš Deivā. Līdzīgi kā pirmajā puslaikā. Dragans Tomičs pārceļ pāri Igoram Labutam. Tad šeit Sergiņo izdara ko līdzīgu. Un apspēlē Deivā. Ļoti ātri viss mums ir mainījies šajā spēlē. Varbūt tikai uzkurināja pirmie 5 sodi Riga Futsal Club. Tas bija laiks, kad viņi saprata, mēs cīnīsimies šajā spēlē līdz galam. Ir jānolauž tas RFS Futsal. Un diezgan ātri 2 vārdi sekoja viens pēc otru, un viss ir mainījies šajā spēlē un apgriezies pa 180 grādiem. Nu jau Orlando Duartes vadītā komanda. Komanda ir jādomā, kā apgriezt šo spēli vēlreiz apkarāt, lai gūtu uzvaru šajā spēlē. Šeit Artjoms Trojickis nobiedē visus skatītājus. Nu jau vairs nav tik dusmīgi, nu jau priecīgāk uz soliņa, priecīgākas sejas mēs varam redzēt Riga Futsal Club komandas sastāvā. Savukārt uz otru pusi skatoties, RFS Futsal soliņš ir pārdomu pilni. Kā izdarīt to vēlreiz? Kā iegūt pārsvaru vēlreiz? Var vēlreiz Sergiņo. Un šeit pārliecinoši korpusā. Uzvar duelī Bruno Coelho. Spēlētājs no Portugāles. Varētu mēs viņu saukt kā tiešajā Latvijas futbolā Orlando Duartes dēlu, komandas galvenā trenera dēlu. Arī viņš no Portugāles nāk. Viņš skaisti. Ai, tu kā viņš aptīnā pirkstu visu aizsardzību. Paceļ vēl kājās. Viss tribīns. Tas ir viņš, Dilan Vargas. Izcils stāv futbols Rīgas Futsal Club sastāvā. Tikai Deivā spēja glābt komandu kā pēdējais spēlētājs. Šeit Talešs caur kājām nospēlē. Un jau Riga Futsal Club ļoti pārliecinoši. Ar iztēli pieliek savus uzbrukumus, pārliecinoši kontrolē bumbu. Šeit skaisti sieniņi ir izspēlēti. Vēl viens bīstams uzbrukums būs. Šeit sitiens. Simis Ajotī sita pa vārtiem. Deivā visu kontrolē. Igors Labuts tālu iznācis. Arturs Strāsniņš spēlēs 1-1 pret Artjomu Trojicki uz centru pavalgu. Šajā divu cīnā Trojickis pārāks. Jo latviešu cīņa labajā laukuma malā notika. Laukumā atgriezies Miks Babris. Tieši viņš sāka šo puslaiku ar vairākiem labiem momentiem. Vai sanāks to izdarīt atkārtot ļoti ātri tagad laiks tek RFS Futsal komandai, jo viņas bija labi. Viņi bija pārliecināti to, ka arī 1-0 viņiem dara, bet pēc pāris spēles situācijām rezultāts jau kalpo par labu Riga Futsal Club komandai, un atkal viņi tieši teica komandai Talešs šeit uz tukšiem vārtiem. Leo aizsardzībā izcili spēlē. Paspēja izglābt. Jau likās, ka uz tukšiem vārtiem. No kurienes vispār izlīd Leo, lai izglābtu šos vārdus? Wow. Izcila aizsardzība. Atstāja intrigu šajā spēlē. Pavisam noteikti Leo glāb jau savus vārdus no situācijas, kur izskatījās, ka tie ir vairs neglābjami. Šeit arī redzam ekrānos brīdi redzējām Riga Futsal Club fanus dzied, viņi skandina dziesmas. Šajā brīdī jau viņus visu apmierina. Šajā brīdī jau viņi vairs neatcerās, kas tad notika iepriekš spēlē, jo rezultāts kalpo viņiem par labu. 2-1. Interesanti, ka neviena vēl no komandām nav pieprasījusi savu minūtes pārtraukumu. Kas, kā mēs zinām, tālu futbola abām komandām ir pa vienam tādam.
Taupa beigām, kad jau paši fināla svarīgākie notikumi. Precīzi 5 minūtes vēl jāspēlē. 1/8 daļa. Jau spēlē vēl palikusi. Miks Babris, Baklānos tālāk. Leo šeit var bīstami sanākt. Bet visu lāsā. Pirmo vārtu autors Riga Futsal Kluba komandai Artjoms Kozlovskis. Jau laicīgi bija izlecis, nogūlies. Gandrīz kā hokejā. Šeit izstāst to, ka RFS Futsal komanda mēģinās spēlēt vairākumu. Zeltnajā krākliņā jau uz laukuma varam redzēt Edgaru Tarakanovu. Mēģinās ar vairākumu izspēlēt un gūt vārdus. Īstais laiks tiešām, jo vēlāk var būt pa vēlu. Kaut kādā ziņā šis, protams, ir risks, jo vienmēr paliek tukši vārti, līdz Tarakanovs atskrien atpakaļ līdz soliņam un nomainās pret Deivā. Bet jāriskē un jāriskē. Protams, kā abas komandas grib uzvarēt. Šeit vienīgo vārtu autors Dragans Tomičs. Pirmā puslaika 10. minūtē guva vārtus. Ievadīs bumbu no stūra situācijas laukumā. Dragans Tomičs pie bumbas. Laukumā vēl Miks Babris, Andrejs Baklānovs, Edgars Tarakanovs un Dudu. Tāds piecinieks šajā brīdī laukumā RFS Futsal. Laicīgi lasīja situāciju Edgars Tarakanovs to, ka mēģinās iet uz sitienu. Andrejs Baklānovs. Tāpēc devās atpakaļ, lai saglabātu bumbu. Dudu. Tarakanovs. Babris. Tarakanovs. Vēlreiz Dudu. Dudu. Cik sitiens. Nav pracīgs šeit mainās. Edgars Tarakanovs steidzīgi ar Devā. Tas arī izdodās. Un šeit gan jau trenera asistents Satoiro Palma Marcio Filipe. Atnes to lapiņu, kas jautā par timeoutu, par minūtes pārtraukumu. Tā kā brīdī, kad spēle apstāsies, laiks Orlando Duartem parunāt ar saviem spēlētājiem. To, ka ir jāgūst vārti bez variantiem. Dragans Tomičs iespēlē bumbu. Jā, šeit likās to, ka varbūt minūtes pārtraukums būs, bet ļoti āši gribēja turpināt RFS Futsal. Tāpēc to pat neizdodas paņemt. Miks Babris, Tarakanovs. Tālāk Dudu. Tarakanovs. Ļoti ātri spēlē. Tarakanovs šeit gan neizdodas piespēle. Un tagad gan. Minūtes pārtraukums. Sakos. Tomēr vēl joprojām nesakos. Tā kā mēs zinām, tikai kad bumba ir pie tiem, kuri paprasīja minūtes pārtraukumu, tikai tad var skanēt tiesneša filma, tāpēc spēle turpinās. Miks Babris šeit viņu apbruņo. Danielam vēl viena laba iespēja. Atkal Edgars Tarakanovs. Būs tās cilvēks, kurš nāks kā 5. laukumā ar dzelteno krāklu. 2 minūtes 45 sekundes. Kāds par skaistu spēli. Jau tagad sāku šeit Rīmija Olimpiskajā centrā šodien ar intrigu, skaistiem momentiem, skaistiem vārtiem. Bet nekas vēl nav beidzies. 2 minūtes 30 sekundes vēl RFS Futsal komanda mēģinās samainīt notikumus laukuma. Tagad vairākumā viņi mēģina izspēlēt gūt vārdu. Šeit ļoti bīstam var sanākt. Un tie ir vārti pretuzbrukumā. Aiziet Riga Futsal Kluba komanda. Svīt pie fanu sektora. Šos vārdus, kur Cimis Ajoti gūst vārtus un pats mēģinās vēl izmānīt
Edgars Tarakanov šajā vārdu došanas iespēja. Jā, Andrejs Baklānovs kļūdās šeit, Simis Ajoti izmanto Edgars Tarakanov. Lai cik ļoti mēģināja paspēt un būt vārdus šeit, izglābt vārdus, atvainojos Edgars Tarakanovs. Viņš to nepaspēja un Simis Ajoti. Ir pārāks. Tikmēr minūtes pārtraukums RFS futzāla komandai. Laika ir maz. Ļoti apgriezuši spēli ir Tiago vadītā komanda. Riga futzāla klubu un šajā brīdī arī varam redzēt, kur Orlando Duarte ar saviem padotajiem aprunājas un tāpat mēģinās samainīt šīs spēles likteni. Šeit varam atkārtojumā redzēt izcilo Andreja Baklānovu iespēju, kur tajā brīdī jau rezultāts varēja būt 2-0. Un viss varēja būt daudz citādāk. Bet vārds taps un situācija ir tāda, kāda viņa ir. Un tagad jau no laukuma centra Draganam Tomičam būs jāatsāk spēle. Vienīgo vārtu autoram. Un turpinās 15. Atgūt no sākumā vienus vārdus un pēc tam jau izlīdzināt spēles. Ieķerties vēl šajā spēlē, kā teikt. Bruno Coelho. Šeit labi meklē Dragan Tomičs šeit. Arģems Kozlovskis. Un tie ir vēl vieni vārti. Orlando Duarte nomet savu tāfelīti. Viņš ir bēdīgs, viņš ir dusmīgs un ir par ko. Viss tik labi ritēja. Vēl pat līdz šīs spēles, ja nemaldos 12. minūtei otrajā puslaikā, viņa vadītā komanda bija vadībā ar 1-0. Un tagad tādi notikumi 4-1. Riga futzāla komanda ir vadībā. Jā, ļoti ātri apgriezās viss šajā spēlē un nu jau mēģinās vienkārši uztaisīt smukāku rezultātu. RFS futzāla šeit laba epizode bija, kur varēja vēl viens vārds gūt Dragan Tomičs. Ko es varu pateikt? Spēle noteikti pēc maniem uzskatiem daudzi arī klātsošie noteikti teiktu to, ka tie, kas apskatīsies tikai rezultātu, domās to, ka Riga futzāla pārbrauc pāri. Tā nebūtu nemaz nebija šajā spēlē. Vairāk par pusi vadībā bija tieši RFS futzāla komanda. Labi spēlēja, labi cīnījās, daudz vārdu pārsvars un vārdu stabi. Un jāatgādina, protams, to, ka Riga futzāla kluba 2 vārdus gūt tukšos vārtos. Tā kā spēles rezultāts nemaz neizsaka par to, kāda tad spēle bija. Bet rezultāts ir tāds, kā ir. Un tik tiešām Riga futzāla komanda guva 4 vārtus. 52 sekundes palikušas šajā spēlē, pēdējā minūte ir sākusies. Nu jau tiešām jāsaka to, ka pārvarēja šos grūtos periodus arī spēles sākumā, otrā puslaika sākumā. 5 ātri sodi, kad jau likās to, ka katrs sods un spēlēt vairs varēs tikai pieklājīgi smuki, bet izcīna līdz galam spēlējot. Izcīna, jau, ka es teikšu, panākumu Riga futzāla komanda. Spēlē līdz galam, pat pie 5 sodiem, jau kad likās, ka varbūt kaut kur tiesneši tā ir nosvilpuši. Spēlē līdz galam. Un vienmēr ticēja to, ka uzvarēs šajā spēlē ar niknumu.
ar pārliecību. Tas ir Riga Futsal Club šodien. Pēdējās 10 sekundes. Protams, es ļoti gribētu uzteikt arī RFS Futsal komandu, kas spēlēja vienkārši izcilas pirmās 30 minūtes. Neļāva pretiniekam izveidot situācijas. Neļāva pretiniekam gūt vārdus pirmās 30 spēles minūtes. Bet pēdējās 10 minūtēs viss ļoti ātri mainījās un Riga Futsal Club izcīna uzvaru šajā spēlē, ar ko arī viņus apsveicam. Ļoti priecīga komanda, ļoti priecīgs komandas galvenais treneris Tiago. Otrā pusē redzam ļoti sarūktinātu RFS Futsal komandu. Nu ko, šodien cīņā par Rīgu Argentīnas krāsās un labāk izrādās Riga Futsal Club, ar ko arī viņus apsveicam un vēl 3 punkti turnīra tabulā. Šajā otrajā kārtā kopā 9 punkti jau Riga Futsal Club komandai, kamēr RFS Futsal komanda atpaliek ar tikai 3. Bet es, Jānis Burmistrs, no jums atvedos un tiekamies jau nākamajās reizēs, nākamajās spēlēs. Tālfutbols foršs un to atceramies vienmēr skaists, interesants. Un lai jums visiem fantastiska šīs sestdienas vakars un, protams, otrā brīvdienas svētdiena. Atā visiem! Čau!